Priecājamies būt atkal ar jums kopā, cienījamie radioklausītāji. Esiet sveicināti raidījums Laika zīmes. Pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Un šodien, kā vienmēr, sveicinu un priecājos, ka varam tikties šajā raidījumā Latvijas Vasarsvētku draugu apvienības goda bīskapu Jānu Ozolinkeviču. Sveicināti. Romas katoļu Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu ģenerālu vikāru Andri Kravali. Sveicināti. 7. dienas adventistu Latvijas draugu savienības bīskapu emeritus Cēsu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti. Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas Rīgas iecirkņa prāvestu un Rīgas vecās Svētās Ģertrūdes draudzes mācītāju Kristu Kalniņu. Labdien! Un Latvijas Baptistu draugu savienības bīskapu vietnieku mācītāju Edgaru Godiņu. Sveicināti. Šodien tāda īpaša diena, jeb īpašs raidījums, kad noslēdzam sezonu. Ļoti ātri ir aizsteidzies laiks, un es tā domāju, kā tā interesanti mēs noslēgsim tā kā ar bērēm, skumji, bet tāpat laikā ar ļoti priecīgu vēsti. Un lasīšu Lūkas evaņģēliju 7. nodaļu, sākot ar 11. pantu. Un pēc tam atminēsimies pagājušajā raidījumā, mēs runājam par virsnieku, kuram viņa kalps bija ļoti saslims, un viņš sūtīja savus padotos, lai aicinātu Jēzu, un Jēzus nāca, un atkal virsnieks sūtīja savus kalpus un sacīja, nenāc manā namā, jo es neesmu cienīgs, bet saki tik vienu vārdu. Un tas notika, un brīnišķīgi kalps tika dziedināts. Un pēc tam Jēzus gāja uz pilsētu vārdā Naine. Viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdzi. Bet, kad viņš bija tuvu pie pilsētas vārtiem, lūk, tad iznesa mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls. Un tā bija atraitne, un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi. Un to redzējis, tas kungs par to iežēlojās un tai sacīja: neraudi. Un piegājis, viņš aizskāra zārku un nesēji apstājās. Viņš sacīja: jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un mironis celās sēdus un sāka runāt, un viņš to atdeva viņa mātei. Tad izbailes pārņēma visus, un tie slavēja Dievu, sacīdami: liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, un Dievs savus ļaudis uzlūkojas. Un šī slava par Jēzu izpaudās pa visu Jūdeju un pa visu apkārtni. Brīnišķīgs notikums. Ja mēs atceramies tādu pēc Mūzes bauslības un pēc vecās derības kārtības, vispār tur nedrīkstēja pieskarties ne mironim, ne zārkam, kur vēl apstādināt, jo tad tu kļuvi nešķīsts. Cik bija 7 dienas, tev bija jāšķīstās un jāiet pašam ārā faktiski no pilsētas. Un šeit Jēzus pieiet klāt. Es varu iedomāties, kādas domas pārņēma rakstu mācītājs un farizejs, kas arī noteikti gāja līdzi, un to visu redzēja un ārprāts. Kas te notiek? Tad viņa ārā. Bet laikam jau tas viss jau notika ārpus pilsētas. Tas nenotika pilsētā. Lūdzu, brāļi, kā jūs redzat un ko jūs saskatāt šajā brīnišķīgajā rakstvietā? Lūdzu, Edgar. Jā, viens ļoti smags notikums. Ļoti smags. Un tad, kad mēs kaut ko līdzīgu savos līdzcilvēkos piedzīvojam, tad arī citreiz pat nezinām, ko un kā runāt, kā mierināt. Jau tas vien, ka vienai sievietei un acīm redzot nepārāk gados vecai, ja viņai dēls vēl tikai jauneklis, viņai jau vīrs nomirst. Un tas jau ir grūti. Kurš rūpēsies, kas palīdzēs, kas aizstāvēs, kas tiesā vārdu ņems. Un tās bēdas iet pāri. Un pēc tam tagad dēls vēl nomirst. Viņa paliek pilnīgi viena pati.
kas var mierināt, kas var visas tās ciešanas remdēt, ko tur var darīt. Nu, un tie cilvēki jau arī acīm redzot to mana, viņi jūt līdzi, viņi iziet līdzi. Nu, ko viņi var darīt? Viņi var veidot to kapu gājienu un viņai teikt, nu, mēs esam ar tevi, nu, tev jāpakļaujās tam visam, kas notiek, tur neko nevar darīt, tāda ir dzīve. Un tā tas gājiens tur veidojās un iet. Un tik tālu, man liekas, pat arī ir ļoti atpazīstami daudziem tā situācija, varbūt arī vienam otram tieši tās sajūtas, kādas varētu būt. Un Bībele raksta par to. Viņi nevairās no šādiem notikumiem, kur ir cilvēkam jāiziet no Dieva tautas, cilvēkam jāiziet cauri ir ļoti lielām bēdām, kur pat varētu sacīt, kādēļ citiem nav vismaz puse no tām bēdām, kas man, bet man ir divkāršā veidā. Un tas tāds ļoti, ļoti emocionāls saspringts sākums. Jā, piekritīsim, es domāju, tu arī to saskatu, ka faktiski jau tas šeit ir aprakstīts ne tāpēc, ka mātei nomir dēls vienīgais. Jā, protams. Protams, pareizi, ko tu saki, tas ir traģēdija un tas ir tīpaši tajā laikā faktiski, jā, dēls tad bija vienīgais apgādnieks un pareizi, kā tu saki, aizstāvs. Jā, bet tas man kaut kādā mērā arī liekas ļoti interesanti, ka šeit tiek nostatīts gandrīz tā kā tāds simbols Jēzus Kristus misijai vispār. Un tas simbols ir tāds, ka nāk viens liels gājiens ārā no pilsētas Nainas, kur vārdu varētu tulkot laikam kā mīlīgā, kā jaukā vai ne. Un nāk viens liels gājiens, kur kas to gājienu vada? Mironis. Un pavada asars. Un tad nāk otrs tikpat liels gājiens. Un kas to gājienu vada? Jēzus. Un kas viņam ir spēks un prieks. Un ka šie divi gājieni sastopās. Un normālā veidā Jēzus gājienam vajadzēja paiet ceļu malās, noņemt cepurus un pavadīt, kā to kādreiz darīja, vai ne? Bet viņš šo gājienu neviens neiedrošinājās apturēt. Tas nav apturams gājiens. Un tikai Jēzus var uzdrošināties pieiet un pateikt stop. Un viss apstājās. Un notiek kaut kas citādi nekad nevar notikt. Un man liekas, ka šis attēls ir kaut kādā mērā arī viss Jēzus misija, visa pasaule, šī jaukā pasaule ar ziediem un augļiem un mīlīgā jaukā pasaule, bet no viņas, ja viņi gribētu tā redzēt, viņi ir viens miroņgājiens. Viens miroņgājiens, un neviens viņu nevar apturēt. Un tikai Jēzus nākot aptur viņu un dod alternatīvu, dod augšam celšanu un dod dzīvību. Un tai ziņā, man liekas, spēcīgāk runā tas simbols nekā notikums pats. Jā, lūdzu, brāļi. Es te gribētu pievērst uzmanību tai mammai. Mamma ir atraitne. Un mūsu grāmatā ir rakstīts, ka atraitni, nevienu bāreni, lai netiek apspiesti, apbēdināti vai pazemoti. Tā ir mūsu bauslība. Un te lūk, nāk pretī atraitne, nāk pretī viņas dēls, ja nes pretī viņas dēlu, kurš ir miris. Un tāpat arī mēs jaunā derība lasām, patiesa kalpošana atraitnes un bāriņas pieskatīt viņu bēdās. Tātad šeit tas iet kopā ar to, ko Dieva vārds ir teicis vecajā derībā. Un mēs šeit vērojam to, kad Jēzus redzēdams šo procesu, viņa sirds iežēlojās, un viņš atdod šo bāreni, jeb mirušo dēlu, viņš atdod mātei dzīvu. Un tas ir ļoti svarīgi mūsu dzīvē, kad mēs ejot pa šo pasauli redzētu to, kas notiek apkārt. Jēzus iežēlojās, Jēzum palika žēl. Tāds pats variants apmēram tur pie Betesdas dīķa. Jēzus redzēdams, ka viņš ilgi guļ zinādams, viņš iežēlojās. Un šeit rodās tāda problēma
jeb jautājums mūsu kristiešu dzīvē, vai mēs iežēlojamies, vai mums ir vēlme piepildīt Dieva vārdu. Un šeit Jēzus parāda ļoti jauku piemēru pēc mūsu bauslības, tātad viņa nevar būt apbēdināta, tad apspiesta un tad tālāk, ne šis dēls, kurš ir miris, ne šī atraitne, un Jēzus apstājās, un viņš parāda tieši to, kā Dievs vēlās, lai mēs kalpojam, lai mēs darām, lai mēs palīdzam tiem cilvēkiem, kuriem ir problēmas. Kaut gan par atraitnēm Timotejam, pirmā vēstule Timotejam apostols Pāvils raksta, kas ir īsts atraitne, kas nav un kas jādara. Tā mums tāda papildinājums, bet mēs redzam mūsu dzīvē, kā kalpodami Dievam, un kalpodami Dievam mēs nedrīkstam aizmirst tos, kam ir bēdas, kam ir problēmas, kam ir grūtības. Jēzus tiem palīdzēja, un šī vieta mums īpaši uzrunā ar to, kad Jēzus palīdzēja atraitnei atdabūt savu dēlu dzīvi. Tu saki, iežēlojās. Dzīvē ir diezgan bieži tā, jā, ir žēl, bet vai nav tā, ka tu īsti nevari saprast, ko darīt? Žēl ir. Es tagad nerunāju par procesiju, par bērniem un tādām, ja? Bet ko darīt? Es teikšu atklāt, man ļoti daudz ir žēl. Es skatos uz cilvēkiem nelaimīgiem, redzu invalīdus, bērnus un daudz ko citu. Man ir ļoti žēl, un es teikšu godīgi, sirds sāp par viņiem, jo es zinu, ka Dievam ir spēks, Dievam ir vāra, viņus darīt veselus. Un man ļoti daudz ir jautājums šis, kāpēc tas nenotiek. Labi, es saku, Dievs, es esmu tāds, šāds un tāds. Varbūt tu caur mani nevar, bet vai tad tev nav neviena cilvēka Latvijā vai tādu, kuru Dievs varētu lietot? Bet tev nav tā bijis, jā, kad kaut vai, kad ej pa ielu un tiešām redz, un tad pieiet klāt un aizlūgt, jeb es nezinu, labi, šodien jau tas jau ir savādāk, tu nedrīkst uzmākties, bet agrākos laikos. Tā ir bijis. Esam mēģinājuši kādreiz to darīt, bet cilvēki parasti atturās, viņi negrib. Viņi saka, nē, ko jūs, un ko jūs man te uzmācaties, vai nē? Es vienmēr jautāju, vai es drīkstētu pa jums pielūgt Dievu. Tā noskatās un domāju, kas tas tāds savādnieks ir. Būtu es, kā mācītājs ģērbies, varbūt savādāk skatītos, bet es tāds izskatos kā nemācītājs, un tad jau tā lieta savādāk. Jā, ļoti interesanti, tieši par šo domājot. Man ir dzīvē bijis tā, kur Dievs ir licis apstāties, kur, paldies Dievam, es esmu apstājies. Tālāk ir notikusi Dieva žēlastība. Man ir ļoti žēl, kur man ir Dievs sacījis apstājies, un es esmu savā skrējienā aizskrējis garām. Iekšēji sirdī ir nemiers, tu jau skrien, tu jau kaut ko dari, un es atceros to vienreiz, es skrēju atpakaļ. Un tur vairs tā cilvēka nebija. Tas ir ļoti svarīgi, ja tu jūti, ka tev jāapstājās, un šo cilvēku kaut vai 5 vārdi jāpārmaina. Vai tas ir uz ielas, vai tas ir baznīcā, noteikti to vajag darīt. Jeb kaut vai iedod, ja viņš lūdz, vienalga. Un arī daudzkārt ir bijis tā, ka aizlūdz par viņu. Es nezinu, kas tālāk notiek, bet aizlūdz par viņu. Un man ir tagad es daudz liecības esmu pats dzirdējis un runājis ar cilvēkiem, kuri saka, bija laiks, kad par viņiem nebija neviens, kas lūdz, bet bija viens, ko viņi uzzināja, kas bija aizlūdzis. Jā. Un šī aizlūkšana maina brīnišķīgi visu. Lūdzu. Jā, es domāju, mēs visi esam lielākoties bijuši bērēs, un kaut kā man stādījās priekšā, kā cilvēki, tad, kad
ir kaut kur tu mazās pilsētiņās, kur tiešām vēl notiek tā kā iepriekšējā laikā, ja, ka tur reiz iet tos ārku nes un tad nāk aiz... Tad ir interesanti tiešām vērot tās cilvēku reakcijas, ja, jo tu redz, ir cilvēki, kas vispār šodien pat neapstājās. Ja, viņam ir viņa dzīve, viņš pat nepievērš uzmanību, viņš vienkārši tā kā neredz. Ja. Protams, tad ir cilvēki, kas kaut kā pieklājīgi apstādina tur tās savas mašīnas un pagaida, ka tas viss paiet garām vai ne. Bet es domāju, bet šeit mēs redzam kaut ko pavisam citu. un ko jau jūs, brāļi, sacījāt, ka jā, cik daudz mēs varam kaut kā ievērot šīs situācijas, ka tur, kur mēs vai esam gājuši pa ielu un nenoteikti, tur ir mirušais, jā, bet kur tu pilnīgi esi jūtis to sajūtu, ka kaut kas tevī notiek, ka kaut kas tevī tā kā aicina, jā, tam cilvēkam iet klāt, un es domāju, jā, cik daudz es pats esmu kaut kur gājis, jā, un kāpēc mēs neejam klāt? Ja, kur ir tā robeža, ja? Visiem jau nepalīdzēs, ja? Tad atkal, kas tad es tāds esmu, lai palīdzētu, tad varbūt šis cilvēks nemaz nav tāds, kā, ja, tik daudz ir. Nemaz negrib, un tā, ja, cik daudz šo, ja, šo dažādo argumentu, kas sekundes simtdaļās izskrien cauri mums, un mēs vienkārši, jā, tā kā tev teica, ja, kad aizējam garām un pēc brīža, ja, kad tas nemieris parādās un tā, un tev liekas, bet Dievs kaut ko taču gribēja šeit darīt, caur mani skrien atpakaļ, un tas cilvēks ir aizgājis. Un es domāju, ja es priekš sevis vienmēr esmu prasu, un tā ir jau tādu ilgāku laiku šis jautājums, ja, kā man iet un kā man uzticēties tajā brīdī, ka tas, ko Dievs caur šo sirds iežēlošanos man vēlas pateikt, ka man ir jāuzticās tam, un man ir jāpieiet, un man ir jāizdara tas, ko es šajā situācijā saprotu, ja, un jāļauj tad Dievam izdarīt to, ko Dievs izdara, jo ļoti bieži tiešām tur ir dažādi argumenti, kāpēc mēs nelūdzam par cilvēkiem, kas ir slimi, un cita kā lūdz, un cita kā saka, ka Dievam ir jādziedina tūlīt un tagad un tā, un cita kā saka, jā, bet es jau neesmu tāds, jo tur taču ir bijuši kaut kāda baznīcas tēva un kādu viņa dzīvi, tur tūkstnešos ir bijuši tā. Bet man pašam ir droši vien, ka bijis tas svarīgākais saprast, ka patiesībā aiz katras labas lietas Dievs atrodās. Un aiz katru labu lietu Dievs jau ir izdarījis. Un tas, ko viņš gaida, lai caur to, ko mēs ticībā šeit ejam un daram un parādām, lai viņš to, ko viņš jau ir izdarījis, lai viņš to var jau parādīt realitātē, ievest, tā kā atklāt, ja? Tādā veidā, ka mums ir, ka tas, kas mums pietrūkst uzticības tam, ka tas, ko Dievs ir sacījis, tas, ko Dievs ir apsolījis, ka tas reāli šodien darbojās. Piedod, Kristi, es teikšu mazliet skarbāk drīkst. Tieši tā frāze. Mēs neticam, ka Dievs var darīt. Jā, mēs neticam, ka Dievs var darīt. Jā, es pilnīgi piekrītu. Varbūt pārāk skarbi. Nē, mēs ticam. Es arī ticu. Bet kas tad ir tā barjera? Tā mana steiga? Jā, mana steiga. Es tā iejaukšos uz sarunām. Mēs ticam, ka Dievs var, bet mēs neticam, ka Dievs var caur mani. Un šeit un tagad. Un šeit un tā ir tā mūsu lielākā problēma. Jā, būtu tas, jā, bet Dievs jau var, jā. Un mēs sakam, bet es jau neesmu tāds, un te rodās tā problēma. Bet tā kā man liekas, es vēl vienreiz gribētu uzsvērt to domu, jo tas priekš manis ir bijis ļoti liels iedraņš svarīgi, ka Dievs mums ir apsolījis, ka šīs lietas notiks caur Kristus miesu, caur Kristus baznīcu. Tātad mēs redzam, ka katrā labā lietā Dievs jau to ir izdarījis, bet kādā veidā viņš to grib izdarīt šajā pasaulē, lietojot savus bērnus. Ja? Caur to, ka mēs ejam, ka mēs uzliekam rokas, ka mēs aizlūdzam, ka mēs pieskaramies, ka mēs noliecamies, ka mēs pasniedzam. Ja? Un tad, kad mēs to darām, tad atklājās tas, ko Dievs jau ir izdarījis. Ja, citādāk, Dievs jau var pats izdarīt, bet kādēļ tad viņam ir kādēļ esam vajadzīgi mēs, kā viņa, ja, lai piepildītu, lai piepildītos to vārdu, ko Jēzus ir sacījis, ka jūs darīsiet vēl lielākas lietas par šīm.
Ja? Kādēļ, lai mēs tās nedarītu? Vai tas nav varbūt tas, tāpat kā mēs lūdzam un nesaņemam, tāpēc, ka varbūt lūdzam sautīgos nolūkos, ja ar ļaunām sirdīm. Amen. Tas pats šeit. Amen. Bail ir pieiet klāt tikai tāpēc, ka it kā domādams, pagaid, es tad būšu tas dziedinātājs. Nē, es tā nedomāju, es to atlieku maliņā, bet pagaid. Tad, ja tu ej ar pilnīgu uzticību tam kungam, tu esi tas. Faktiski te ir jāsaka ir tā, sudraba un zelta man nav, bet tas, kas man ir, to es tev dodu. Man nav it nekā, bet Jēzus Kristus vārdā, lai ar tev notiek pēc Dieva žēlastības. Viestur lūdzu. Jā, ļoti, tā ir tāda interesanta vieta, un tur daudz ko var redzēt, un mēs redzam gan šo cilvēcīgo emociju pusi, un katrs droši vien mēs līdzīgām esam gājuši kaut kur cauri, kad kāds tūs cilvēks ir aizgājis, mēs izjūtām to sāp, mēs uzticamies Dievam, ka viņš arī zina, bet tā cilvēcīgā pusi jau tāpat paliek šeit, un tā atraitni tur, un sevišķi tajā laikā Devs vīrs nav, viņi ir atraitni Devs, tā cerība tagad tas arī ir paņemts, viņi nav, pat viņi arī negriežās nemaz ar jautājumu. Kungs, tur ir tie raudātāji, tur ir tā procesija, viņi ir savā sāpē, kungs iežēlojās. Te ir, mēs izrunājam arī par to, mums arī ir daži brīži, kad mēs ļoti iežēlojamies, un tad ir kā tu sacīji un brāļu, mēs apstājamies un citreiz neapstājamies. Mums ir žēl, bet mēs neapstājamies, jo atkal jūs jau ieskicējat, te ir viens šķērslis, un sākumā mēs pieminējām, ir tradīcija, mirušais, tātad, ja tu tuvojies viņam, tu sagānies, tu nevari piedalīties sabiedriskos procesos, vai kur tev ir zināms laiks. Un tur arī savs racionāls grauds bija, vai ne, tā laika higienas un viss prasības, lai kaut ko ierobežot. Un droši vien, ka šodien arī es tā vienkārši klausoties jūsos, brāļi, domāju arī par sevi, ka reizēm tas punkts, kur tā ticība tiek pārbaudīta, ir līdzīgi kā tam zēna tēvam. Es ticu, kungs, bet palīdz manā neticībā, vai ne, es ticu, neticu. Bet te ir tas pieņemtais. Man ir tradīcija. Nav pieņemts to darīt. Kā tas būs, ja es darīšu? Jēzus tev... Vai man padomās? Ko man padomās? Un ja man nesanāks? Ja nesanāks, tieši tā. Ko tad es sacīšu? Es tagad Dievam mani vēl nosauks par harizmātu. Jā, vienalga, te ir vesels spektrs, vai ne? Tad, vai ne, mani atstums no sabiedrības, izstums ārā. Mēs skatāmies uz to, vai es varu, nevaru. Jēzus šeit zināmā mērā dod to iedrošinājumu arī, un viņš iežēlojās, un viņš iet klāt tai platformai, nezinām, vai tur bija zārs, vai tā, tur Bībeles komentētāji saka, vai viņš bija slēgtais, vai drīzāk varbūt vienkārši nestuvs, uz kurām viņi nesa, un viņš iet, un es domāju, tas bija šoks jau vienai daļai cilvēku. Nāk tas, viņš saka, celies augšā. Te ir viena daļa ir personīgā, arī viņš atgriež to, un tas ir iedrošinājums, kas palīdzējis arī man kad ir tādas situācijas, kur liekas, viss ir, ka Jēzus jau, viņš nepaies garām, ja, viņš tur apstājās. Cerība ir, protams, nevienmēr tā ticība ir, ka tiešām viņš apstāsies un tā izdarīs. Varbūt viņš izdara nedaudz savādāk. Nākamais. Es redzētu, arī šeit ir tā garīgā, mēs jau arī skārāmies pie garīgās dimensijas. Naina, tur netālu arī bija vietas, kur vecās darības lielie pravieši arī uzmodināja bērnus, vai ne, bija vairāk, un līdz ar to šeit ir tas, ko tu lasīji, un beigās, vai ne, liels pravietis ir atnācis, vai ne, viens ir tas pasludinājums, un es redzu, šeit mūsu tanī garīgā iespausmē, mēs jau arī esam grēkā nomiruši. Un kur tad, vai ne, kur mūs var aizsiet? Nekur un ja es esmu beigts, es neko nevaru darīt faktiski. Vai ne? Un tad ir viens, kas uzmodina. Bet redz, Jēzus jau vispirms griezās pie dzīvajiem. Arī, jā. Jo redz, ka te ir 13. pāns, un to redzējis visu to procesiju. Tas kungs par to sievieti, māti, iežēlojās un tai sacīja neraud. Jā.
Slavu Dievam. Slavu Dievam, Vispirms ir pie dzīvajiem. Nē, tas tieši, mēs jau esam dzīvi tālu, bet tas grēkam ir. Jā, es tev piekrītu, jā. Un tad iet tālāk pie mirušā un celies augšā. Jā, tur ir savu tas pasludinājums, vai ne? Es redzu tur, un cilvēkiem tādā vietā tas bija zināms. Tā bija kaut kāda mesiāniskā zīme, par kur arī visi gāja un runāja, turpināja sacīt, redz, kur ir pravietis. Elijas, tie modināja, tie bija lielie pravieši, vai ne? Turpat netālu. Tā tad kaut kam jānotiek, vai ne? Jā, lūdzu, Andri. Es, kad bija ļoti labi, ka tu sasaistīji šo notikumu ar Kafarnaumu, to centuriona kalpa dziedināšanu, jo burtiski teksts to saka drīz pēc tam, vai burtiski vecā tulkojumā, un pēc tam viņš gāja uz pilsētu, tad varētu teikt, ka viņš iet mērķtiecīgi. Un brāļi jau šeit uzsver tas milzīgais cilvēku daudzums. Viņam seko pūlis, un šis pūlis iet uz skapiem, ir ārpus pilsētas, pie pilsētas mūriem. Tad, zinām mērā, Jēzus mērķtiecīgi iet viņus satikt. Piedod, pavisam man tev jautājums. Ja tu saki mērķtiecīgi, tad Jēzus jau zināja to, ka viņam būs priekšā tūlīt milosts. Es gribēju teikt, ka tur vēl citā loģika ir. Atceramies, tas simtnieka centuriona kalps bija ne tikai smagi slims, bet uz miršanu. Visi to zināja publiski, un priekš Jēzus šī nāve ir kā viena no slimībām. Tas nozīmē, ka, jo redziet, tā izdziedināšana nenotiek tik skaidri, jo, kas saka, virsnieks aiziet, viņam paziņo, viņš saka, viņš ir noticējis, un Jēzus saka, viņam ir ticība, viņam ir liela ticība, kā Izraēli neesmu atradis. Tad šeit, ja tā slava, kā mēs redzam, izpaužās pa visurienu, tiek tāpēc, ka ir milzīgs daudzums cilvēku aiz līdzcietības, bet Jēzus patiešām iet mērķtiecīgi darīt nākošo soli un pateikt, ka nāve viņam ir kā viena no slimībām. Un, manuprāt, vēl dziedinot šo jaunekli, ja tā var teikt, dziedinot pēdiņās, viņš arī liek domāt par to, kas būs ar viņu pašu celies augšā. Kad viņš celsies, ka viņš celsies savā spēkā, ka viņš ne tikai, ja tā var teikt, atgūst dzīvību, bet celsies kā pestītājs, kā glābējs. Un, manuprāt, viņš arī īstenībā šo zīmi piepilda un liek arī domāt. Tāpēc, kā viņš pavairojot maizi, liek domāt un norāda uz kaut ko vairāk. Manuprāt, redzēt nāvi kā vienu no slimību, kur Jēzum nav problēmas to izdarīt. Un varbūt vēl tāda viena detaļa, tomēr Jēzus respektē šo sēru procesiju, un tā tikšanās notiek jau ārpus pilsētas mūriem. Tātad pirmkārt, iespējams, tā tikšanās vieta ir visiem daudz redzamāka. Viņš arī saprot, ka ir jābūt ārpus mūriem, un viņš patiešām, kā dzīvības kungs, šī brīdī pieskaroties, pasaka, ka viņam ir dzīvības atslēgas, ka viņš ir nāves uzvarētājs, un ka viņam ir šīs spēks, šī vara augšām celt. Jā, viņš pats ir dzīvība. Jā. Ceļš, patiesība un dzīvība. Viņā ir dzīve, jeb dzīvība. Jā, lūdzu, man liekas, arī ļoti interesanti ir beidzamie teikumi, jo beidzamie teikumi citreiz parāda mērķi, uz ko iet viss notikums. Un tas beidzamais teikums ir, ka cilvēki saka, ka Dievs ir uzlūkojis savu tautu. Un kas būtu tas, es domāju, kas ir tas, kad mēs varētu arī kādreiz sacīt, Dievs ir uzlūkojis savu tautu? Kādiem notikumiem vajadzētu nākt, lai varētu tā sacīt, Dievs mūs ir uzlūkojis. No 90. gadā es domāju, ka daudz teica, Dievs ir uzlūkojis savus ļaudis, jeb paklausījis lūkšanām, kas ir 50 gadu garumā bijušas. Un droši vien arī šie cilvēki to atcerās kā savas dzīves vienu no gaišākajiem brīžiem. Jo tā atziņa, ko viņi ir domājuši un arī ar muti varbūt izteikuši, atstāja iespaidu. Bet interesanti arī, ka Jēzus šajā notikumā it kā kulminē visu iepriekšējo notikumu fonā. Ja sākumā pirmais tāds, ko mēs redzam, pēc Jāņa pirmais brīnumdarbs ūdeni darīt par vīnu, un pēc Lūkas atstāstījuma vienkārši drudzi apsauc Pētera sievas mātei. Tas ir, kas ir drudzis? Paslimos smagi, pāris dienas smagi. Ilgāk un būs vesels un celsies. Smagi, bet tas vēl varbūt ne katreiz velk uz miršanu un kaut kādu invaliditāti vai kaut ko tā.
Un tad jau nāk tās dziedināšanas arvien intensīvākas, vai ne? Tur ir spitālība un tur jau ir aklums un tādas lietas, un vēl tas centuriona kalps, vai ne, kurš jau ir īstais nāves kandidāts un atgriežas atpakaļ. Un šeit ir, liekas, tālāk nav kur. Cilvēcīgi skatoties, pēdējais vārds ir pateikts, tur vairs tikai kapu runātājiem ir ko darīt, un viss, tur vairs nekas nav darāms. Un Jēzus saka, nē, ir darāms, ir. Un ka tieši caur jebkuru Jēzus tādu pieskārienu, caur mazu vai lielu, vienmēr mēs sajūtam kaut kā Dievs sauc un cilvēku atbalso. Un arī šeit saka, Dievs ir uzlūkojis savu tautu. Un man liekas, tas arī tā ļoti labi ir, ka mēs varētu saskatot, kur Dievs kaut ko saka un pieskarās un notiek, kad tiešām tā atbalsts nākt mums pretī, Dievam pretī. Jā, Dievs, tu esi uzlūkojis savu tautu. Jā, skaisti. Man patīk tas. Bet to, ko tu pat Edgars sacīji, šis gaišā nots brīnišķīgā, iestājās tad, kad pa priekš bija baisās bailes. Jā. 16. pants. Izbailes pārņēma visus. No kā? Mans jautājums. Jā, bet izbailes, protams, tas ir kaut kas, kas iet ārpus mūsu pieredzes, un es domāju, ka jā, arī protams, kādu reizi un daudz ārpus. Es domāju, ka diez vai mēs te klāt esošie esam kādreiz bijuši klāt. Gan tādā brīdī, gan droši vien, kur kāds ir centies miruši uzmodināt. Bet kāpēc baptists nepārņēma izbailes? Un kur cenšas staigāt apkārt ap mirušo un mēģināt viņu atgriezt dzīvē, un pārējie nevar saprast, kas te notiek. Un nekas jau arī nenotiek, vai ne? Un Dievam ir savs plāns, un šai gadījumā tas plāns bija savādāks. Jā, bet tas mans jautājums, jā. Bet par tām izbailēm. Izbailes jau, redz, ja mēs dzīvojam ar Dievu, ar Kristu, un esam viņa tuvumā un vadībā, protams, arī tad ir izbailes, kad pārdabiskais pieskaras dabiskajam. Bet tai pašā laikā tās varbūt nav tik lielas, kā vairāk tāda bijība, jo mēs jau gaidām no Dieva kādu iejaukšanos. Mēs jau gaidām, un tad mēs varētu sacīt patiešām paldies Dievs. Bet tas interesantais arī, es domāju, te jau nav arī īsti rakstīts, ka Jēzus pieskārās mironim. Viņš pieskārās tikai tam nesamajam. Un arī tas, ka, redz, ja mēs tā domājam, ir jau fiziskie miroņi un ir garīgie miroņi. Un ir tie, kuri vairāki tie garīgie miroņi, kur vairs no savas dzīves neko nesagaida, kuriem vairs nav nekādas lielas intereses, kuri vienkārši cenšas nodzīvot un tad teikt, un tad es izslēgšu gaismu. Un kuri pat sēž kādās baznīcās. Un vismaz labi, ka viņi tur sēž. Bet garīgs mironis sēž baznīcā. Labi, ka viņi tur nevis citur sēž. Bet tas, kas var šādu mironi modināt? Un mēs citreiz sakam, Dievs pieskaries man, Dievs sapurina man, Dievs uzrauj man kājās vai vienalga kādiem vārdiem ar to domu, iedarbojies uz mani. Bet Jēzus šeit neko viņam nepieskaras. Viņš tik aptur to visu gājienu. Bet viņš viņam saka ar vārdu. Un viņa vārds ar vienu vēl skan. Un viņa vārds, tas ir brīnums, kā var mironis sadzirdēt. Un tomēr sadzird. Un mēs citreiz domājam, mironis jau nedzirdēs. Ko mēs viņam teiksim, ko mēs ar viņu runāsim, tie vārdi jau tā arī garīgam mironim. Viņš ir tik pārakmeņojies, viņam viss atlecis nost, kā kas, bet vārds izgāja caur čaulu, aizskāra viņu būtību, un viņš notika izmaiņas. Dieva vārda, Kristus vārdam ir tik brīnišķīgs spēks pret jebkuru arī garīgi mironi. Tieši tā, es teikšu tā, ka mūsu laikā, bailes neuznāk, mūsu laikā ir savādāk. Piemēram, daudz gads atpakaļ Liepājā vēstmiņš bija uzaicinājis kādu cilvēku, kurš lūdz par slimiem. Mans dēls Agris tulkoja viņu,
Un viņš lūdza pie vienu aklu meiteni, un tā akla meitene sāka redzēt, un redz, un ir laimīgi un priecīgi. Bet ir viena problēma, ļoti liela problēma. Ir eksperti, kuri skatās, vai ir pareizi vai nav. Vai pareizā kārtībā viņa ir Vai dziedināta? pareizā kārtībā, jo redz, viņa tad, kad viņa saņēma dziedināšanu, viņa nokrita uz muguras pie zemes. Un manam dēlam viens mācītājs saka, tu redzi, nepareizi nokrita. Agris saka, atvaino, bet viņa kļuva redzīga, nu un tad, bet nepareizi nokrita. Jūs saprotiet, mūsu laikā, ja Jēzus būtu, es domāju, ka ļoti daudzi šodien teiktu, vai tik ir pareizi? Vai tik ir pareizi? Vai viņam nevajadzēs savādāk rīkoties? Un tā ir viena no mūsu laika iezīmēm, ka mēs visu gribam kontrolēt. Es pats esmu bijis pārsteigts par daudzām lietām, man neizprotamām. Es nezinu, kāpēc tā notiek. Piemēram, kā tas var būt. Es turu dievkalpojumu dievnamā un pēkšņi es skatos, 6 vīri ir pacēlušies daudz augstāk kā citi, un es domāju, viņi uzkāpuši uz soliem ir. 6 uz soli stāv kājām, es esmu dusmīgs, es domāju, kāda nekā, viņi citiem aizsēdz skatu. Es pēc gadiem viņus satieku, viņi man saka, tu mūs atceries? Es saku, neatceros. Mūs tur pacēla 6 vīrus gaisā, virs sola. Kājas bija, vēl nebija redzams. Es saku, kā? Es šodien to nevaru saprast. Kā var būt? Visi pārējie stāv normāli kājās, visi pārējie dzied normāli. Viņi, manuprāt, aizsedza skatu citiem, lai neredzētu priekšu. Izrādās, viņš man stāsta, pēc gadiem 15, 20 uzzināju tādu gadījumu. Es biju ļoti pārsteigts. Un ir lietas, kur mēs nespējam aptvert un saprast, kāpēc tā notiek. Vai vienīgā reize bija tāda, kad Jēzum gadījās mironis nāca pretī? Es domāju, nē. Nesamironi pretī. Es domāju, ka nē. Bet šeit ir aprakstīts, kaut gan ir rakstīts, ka visu to, ko Jēzus ir darījis, to nemaz nevar visu izstāstīt. Jā, bet tavuprāt, kāpēc viņus pārņēma izbailes? Jo pareizi jau viesturs atzīmēja, tā vide, jeb tas reģions, rajons, tur jau bija zināms jau šādas lietas jau no veciem laikiem, kad modina mirušos. Cilvēkiem vienmēr sastopoties ar nezināmo un saprotot, kā tas mironis jau nedzirdēja to balsi. To Jēzus teica svētā gara spēkā, un svētais gars bija tas, kas viņu, tēvs un svētais gars un dēls, mēs teiksim visu kopā, lai kādam nerodās šaubas, bija tas, kas viņu uzcēla, atgriez viņu pie dzīvības. Es esmu vienu tādu augšām celušos mironi redzējusi. Labi, bet šīs bailes, par ko vajadzētu pārņemt bailes? Par ko tad viņiem? Viņi savā veidā, jūdu tauta jau centās bauslību pildīt un savā veidā zināja Dievu. Bet centās pildīt, bet kad mēs lasām pravieti Jesaju, ko pravietis saka? Kad viņš runā par sabatu, viņš piemin atraitnes un bāreņus. Un varbūt, ka šeit bija tā, ka šie cilvēki saprata, ka viņi nav pareizi un labi izturējušies pret šo atraitni, pret viņas dēlu. Ja pret citiem tādiem. Jā, grūti spriest. Neesmu ieskaties arī vārnīcā, vai tas ir tāds. Katrā ziņā, liela panika. Izbailes bija, un es domāju, cilvēcīgais moments varētu būt viens, kad mēs redzam kaut ko negaidīt krasi, kurš sagaidīja, ka mirušo, ko tagad noliks un kuru apraut tur skaļi un iet un viss pārdzīvo, pēkšņi viņš sāks runāt un Jēzus atgriež pie mātes. Savu veidu šoku moments. Bet es neredzu paniku, jo nākamie vārdi ir, ko viņi sāk darīt. Es redzētu, kā Edgars sacīja, varbūt tās ir tādas bijības, bailes, ka viņi sajūt, kā arī Bīskaps Jānis sacīja tie senie notikumi un tas, un varbūt viņi bailēs, ka ko mēs esam darījuši, neesam. Bet tas nākamais ir, manuprāt, ļoti nozīmīgs ir, ka tie sāka slavēt Dievu. Un te ir, varētu būt tā garīgais moments arī
šodien, labi, ir dažādi brīnumi, ko Dievs dara un atbild uz mūsu lūkšanām, vajadzībām, cik tas mūsos izsauc varbūt izbaili vai kaut kādu šoku vai kādu apbrīnu. Tās ir tās emocijas, kas stāv, bet ko mēs darām tālāk? Nākamais ir, kur tas mūs aizver. Vai mēs sakām, paldies, viss bija kārtībā, tā īsti arī vajadzēs, jau arī to es pelnījis, vai ne? Man vajadzēs saņemt kaut kādu gandarījumu. Jeb tas aizver mani pie tā, ka es sāku slavēt Dievu. Un redzu, ka tur ir tas Mesija, tur ir tā atbrīvošana un tur nāk tā pestīšana, kā brālis Edgars jau arī sacīja un pārējie brāļi. Dievs ir mūs uzlūkojis. Ko es daru tālāk? Labi, es gaidu, lūdzu, lai Dievs man uzlūko. Dievs man uzlūko. Un ko es daru tālāk? Es saku, paldies, uzlūkoju, vai ne? Tagad līdz nākamajai reizei. Jā, lūdzu, Andri. Ja, manuprāt, vēl Edgars iesāka, ka tas nav vienīgais gadījums. Protams, nāk prātā Lācara gadījums. Tur jau viņš ir smagots sācis. Bet tur atkal, ja mēs tā uzmanīgi lasām, tur redzēt, kad Martā un Marijā ir liela paļāvība, liela ticība. Un viņas tic, un tā kā Jēzus redz, kad viņas ir spējīgas caur to ticību, tad arī šis brīnums piepildās. Un, manuprāt, šeit brāļa uzsvera, ka patiesībā šīs sievietes dzimta izbeidzās. Viņa tiek neizsvītrot, bet viņa neturpinās vairs no savas ciltsgrāmatas. Vairs absolūti nav nekas. Un īstenībā ir tāds kolektīvs arī žēlums, jo nav nekādas iespējas, nav pēcnācēju un nekas vairs neturpināsies. Un varbūt tā vienīgā cerība. Un tāpēc Jēzus, viņš reaģē, jo, manuprāt, tas bija ļoti skaisti, kad mēs tā iezīmējam, ka Jēzus iežēlojās par māti un griežās pie viņas, lai mazinātu viņas ciešanas un saka, bet ja tu uzticēsies, ja tu paļausies, pat ja tur tiek teikts, tad es tev pierādu, kas notiek tālāk. Bet es tev tomēr jautāšu par tām bailēm. Tavuprāt, kam ir jānotiek, lai kaut vai pārņemt bailes visus katoļus? Bet manuprāt, es tev to jautāju, es neprasu, lai atbildi par luterāņiem un baptistiem. Manuprāt, šeit vairāk tās bailes es tā kā redzētu Dieva bību, jo cilvēki netiek paralizēti. Jo bailes bieži vien, kā evaņģēlis Jānis teiks, ir tādas bailes, kas parāda, ka mīlestība nav pilnīga, bet viņi ir spējīgi slavēt Dievu. Viņi ir spējīgi atsaukties un teikt, ka tad ir pravietis viņu vidū, un viņi par šo notikumu runās tālāk. Viņi izplatīs šo notikumu. Un es domāju, tāpat arī zinām mērā runā, kad Jānis Kristītājs, piemēram, dzīvē. Pēteris, tad, kad redzēja lielo lomu, tad īstenībā, kad redz to Dieva transcendenci, kad... Jā, viņš teica, ej nos no manis, es neesmu cienīts. Jā, kad tu esi Dieva žēlsirdības, Dieva mīlestības priekšā, tad cilvēki sajūt savu grēcīgumu, savu nespēku. Viņi ir kaut kā lielāka priekšā, kur viņi ir spiesti kaut kādā veidā... Jā, paldies, Andri. Tieši tas ir tas, ko es domāju, jo es šajā situācijā redzu, cik brīnišķīgi, ka notiek šīs izbailes, ja ļaudis pārņem. Es negribu redzēt, lai ļaudis būtu bailīgi, lai ticīgie baidītos, ja kaut kas tam līdzīgi. Bet, lai pārņem šīs izbailes, jeb kā krievu valodā ir strah un angļu valodā tāpat, bet tātad tas nozīmē, ja man ir kaut kas bail, tad tas nozīmē, ka mani Dieva gars ved projām no kaut kā, jeb brīdina, jeb pasaka, redz, kur, kā Kristus saka, Dieva valstība ir tuvu nākusi. Un tas tad nozīmē, ka man ir arī no kaut kā jāaiziet projām. Jo, lai es pilnībā slavētu to kungu, man no kaut kā ir jāaiziet projām no kaut kādām vecām tradīcijām, jeb ko faktiski Kristus ar šo piemēru jau ļoti brīnišķīgi parādīja to. Jā, jums nāksies daudz par ko jūs pārņems izbailes, ko jūs domājat, ka viss ir ok. Un šodien, ko Jāni, tu jau sacīji, šodien cilvēki vairs nebaidās.
Es esmu pārliecināts, ja šodien meža kapos, pie lielajiem kapiem, pie pirmajiem meža kapličus, nestu tagad ārā, un pēkšņi tas kungs atdzīvinātu vienu, un viņš kāpt ārā. Būtu portāli, copy-paste, visi nokopēt un ielikt iekšā, notika. Un tad sāktos kas? Ne jau izbailes. Sāktos truli komentāri, un es esmu pārliecināts pat, sāktos precīzi, ko tu sacīji. Pagaidām, vai viņš kā tas tā notikās? Jā, tur jau ir sektanti, tur jau ir, ortodokšie, vēl nezinu kāds. Katrā ziņā nebūtu šīs slavēšanas. Pareizi. Šī slava arī, Un tā, kāpēc es šo te uztveru, brāļi, saprotiet pareizi? Tas tad nozīmē, ka mēs esam remdeni miruši. Piedodiet, ka es tā saku. Tas nozīmē, ka būs, ir, nav, viss kārtībā. Lūdzu. Jā, ja es varu runāt par šīm bailēm, es domāju, tas jautājums, mēs jau redzam visu cauri arī evaņģēlijā, visur, kur eņģeļi parādās ar vārdiem, saka nebīsties, ka patiesībā cilvēka būtība pēc savas būtības, saskaroties ar pārdabisko, tā reakcija ir, ka viņš nobīstās. Jo mēs jau tomēr dzīvojam šajā pasaulē ar kā, mēs tā esam, kaut kā viens tur stiprāks, vājā, bet mūsos nav tāda sajūta, ka tagad būtu kaut kas tāds, kur nostātos mūsu priekšā, tad ceļgala nodrabās un noļodzās un tā tālāk. Es domāju, tas jautājums bieži vien ir arī par to, ka mēs kā ticīgi cilvēki dzīvojam. Mēs, protams, zinām, ka ir Dievs. Protams, mēs zinām, bišķīgi mēs bijājam, mēs pildām tur Dieva likumu un kaut kādā veidā dzīvojam to savu garīgo dzīvi. Bet tajā brīdī, kad Dievs atklājās un parādās un mēs ieraudzām, bet viņš ir šeit. Viņš ir nevis kaut kur un kaut kā, bet viņš ir dzīvs un viņš ir šeit, un tā viņa realitāte ir tāda, kas pārspēja visu, jebko, kā es vispār kaut kā esmu iedomājies, es stādījies priekšā, ko viņš var izdarīt. Un ja jau viņš kaut ko tādu var izdarīt, tad es tajā brīdī tiešām sajūtos, bet ko tas man var nodarīt? Šādā veidā. Cita lieta, protams, es domāju, ka tas, ko mēs redzam, ka šī ticība cilvēkā, un tas, ko jūs mazliet iezīmēt, ka ticība cilvēkā pēc bailēm aizved pie Dieva slavēšanas, jo mēs jau tomēr dzīvojam ar to sajūtu, ka mēs gribam piedzīvot, satvert, ka Dievs ir klātesošs, ka Dievs ir pār mums un pār draudz, pār baznīcu, pār tautu un tā tālāk. Bet neticīgam cilvēkam tas nozīmē pilnīgi kaut ko citu. Viņu bailes aizved pilnīgā citā virzienā. Jā, tā ir cita puslūdzu. Jā, Kristus pateica visu, ko es gribēju teikt šajā sakarā. Paldies tev, tu ļoti precīzi to pateici. Bet viena lieta vēl tomēr, kas man liekas interesanti šai stāstā. Parasti tur, kur ir runa par Jēzu un dziedināšanu, gan tajā laikā, gan šajās dienās, jo īpaši saka, vai tev ir ticība, ka tu vari tikt dziedināts. Kā ticības spēkā šeit viņš tika pacelts? Vispār ticība netiek pieminēta. Un vienā iepriekšējā vietā, man šķiet, mēs lasījām jau, kur nolaida no jumta lejā, vai ne, to slimnieku, viņu ticību redzēdams, tā kā arī to apkārtējo ticību, nevis to tā slimā, paralizētā ticība. Tā kā ne katreiz ir tas, ka var dziedinātāji aizraidīt prom un pateikt, tev nav ticība, tādēļ tu netiek dziedināts. Nē. Tā tik viegli nevar atšūt slims cilvēks. Redzi, ja tas no Dieva nāk, tad redzi, šeit nekāda ticība nav. Bet vienkārši tas ir Dieva plāns un Dieva griba, un caur Kristu viņi īstenojās. Un drīzāk ar mierinājumu vārdiem, nevis ar uztraukumu vārdiem sievai. Sieva, vai tu tici, ka tavs dēliņš uzcelsies? Bet drīzāk mierinājumu vārdu saka, neraudi, nomierinies. Tu neesi vienīgā, kam sāp šis notikums. Jā, tur daudz nav ko piebilst tieši tā. Tā tas ir, un es gribētu sacīt arī, ar to ticību iepriekšējā raidījumā jau arī tur ne jau kalps ticēja, tas slimais. Viņa saimnieks gāja un vai ne, ierunājās, bija iežēlojies par savu kalpu, Jēzus iežēlojās un atbildi arī. Un tad,
kaut kur nāk ar to iežēlojās vārdiem Efeziešu vēstules 2. nodaļa. Sakās, ar ko tad? Ka no Dieva žēlastības mēs esam pestīti. Dievs ir iežēlojies par mums. Mēs tā nevaram teikt to tāpēc, ka mums bija milzīga ticība, vai ne? Ka mēs te, un tam bija jānotiek, ja mums tāda sasnieguma, mēs tāpat grēkos miruši. Nu, ko tu vari darīt, kad tu esi, vai ne, miris tur? Un Dievs savā žēlastībā, tāpat kā viņš te pieskārās pat ne tam puikam vai puisim vai jaunietim, vai ne? Šacīt, celies. Un tā Pāvils saka, jūs esat no Dieva žēlastības pamodināti, un tāpēc ir svarīgi laiku pa laikam atcerēties, kas jūs bijāt bez Kristus un kas jūs esat. Un tas pazūd reizēm, tas balans tajā mūsu iešanā, staigāšanā un svarīgi, kur tad mūs tā bijība aizved, vai mēs nobīstamies paniski, bēgam prom, jeb mēs bijībā sakām, jā, kungs piedod, un sākam slavēt viņu. Es te sēdēju un skatījos un klausījos, un man jau galvā te veidojos no šīs te raksturvietas sprediķis gandrīz. Un Edgars iesāka to iesākumu, ļoti jauku. Ievērojiet šeit, neviens netic. Viņi neizpratnē, ko šis vīrs grib, un kāpēc viņš aptur to zārku. Un viņš saka mierīgi, neraudi. Viņš iepriecina. Un es esmu vērojis to tā aizlūkšanām, ko cilvēks saka, tici, netici, nu žēl. Es vienmēr esmu teicis un gribu teikt cilvēkiem, izlasiet šo raksturvietu, jūs atradīsiet, ka neticēja ne māte, dēls par to vispār runa nav, viņš bija miers, augsts. Un apkārtie brīnījās, kas būs, tā mēs varētu saprast. Un viņš ļoti mierīgi pasaka, vēl citu vietu mēs varam pie Betes dīķa. Tas nav neviens, kas man iemet. Ticība nav, domas nav pat dziedināšana. Bet šeit mums jāsaprot, ka Dievs savā žēlastībā mūs uzrunā, viņš vēlās mūsu ticību stiprināt un teikt, neraudi, es esmu ar tevi. Es esmu klāt. Mazliet vēl pirms mēs šo raksturvietu atstājam. Jēzus ir augšām cēlies. Šeit notiek augšām celšanās. Katrā ziņā ir simbols uz kaut ko, bet mēs nekad nevaram pateikt, ka Kristus nebija pirmais, kas ir augšām cēlies. Redz, te jau puisis vispirms cēlās augšā. Nē. Tā ir tikai starpība starp atgriešanu dzīvē un augšām celšanos ar jaunu miesu un mūžīgai dzīvei. Jā, brīnišķīgi raksturvieta. Es domāju, ar cienījumiem radioklausītāji un skatītāji jūs arī atkal no jauna noteikti saskatījāt un sadzirdējāt kaut ko brīnišķīgu. Un ar to kungu vienmēr ir brīnišķīgi. Un cik brīnišķīgi, ka tas kungs nepaiet mūsu dzīves gājumam garām. Manam viņš nav pagājis garām, brāļu dzīves gājumam arī nav pagājis garām. Un viņš apstājās, citreiz pat viņš klaudzina, ilgi klaudzina, vēlreiz klaudzina. Un vai mēs atdaram durvis un sakam, jā, kungs, es vēlos ar tevi dzīvot tālāk. Brīnišķīgi, slava Dievam, lai tas notiek, lai notiek augšām celšanās no visdažādākām miroņu stadijām, garīgām, fiziskām, visādi veidi. Lai tas notiek mums personīgi, lai tas notiek ģimenēs, lai tas notiek draudzēs, lai tas notiek mūsu sabiedrībā, mūsu valstī. Tāpēc mēs šeit esam. Un mēs redzam, ka tas var notikt, nevis tas var notikt. Tam tā ir jānotiek, jo tad jau kāda jēga, ka mēs sakam brīnišķīgos Kristus vārdus. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Tad jau nav ko mēs tik švaktur runājam. Patiešām tas kungs ir ceļš, patiesība un dzīvība. Iesim pa šo ceļu. Slavu Dievam! Paldies jums, cienījamie radioklausītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Vēlos jums atgādināt, ka, ja jūs vēlaties programmiņu saņemt sev mājās, daudzi nevar atbraukt līdz Rīgai, tad droši piezvaniet uz mūsu Kristīgā radio tālruņa numuru un pasakiet savu adresi, savu vārdu, un mēs jums aizsūtīsim par velti. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī. Man jāsaka ir, ja tas kungs atļaus mums pēc 3 mēnešiem atkal tiksties šajā
brīnišķīgajā raidījumā Laika zīmes, tad mēs atkal būsim kopā. Paliksim aizlūkšanās viens par otru un sekosim tam kungam. Lai Dievs jūs visu bagātīgi svētī. Visu labu!